Sveiki, mīļie draugi! Ir apstiprinājušās ziņas par to, ka viens no Mārtiņa Bunkas slepkavībā apsūdzētajiem cilvēkiem, šī gadījumā Aleksandrs Babenko, kura neierašanās iemesls vakardien tiesas zālē bija arī izskatīts un tiesa tika atcelta. Dēļ šī jautājuma bija tikai telefonisks zvans no slimnīcas par to, ka viņam ir bijusi kaut kāda operācija. Izrādās, ka Aleksandram ir bijusi operācija, apendicīts izgriezts, tātad aklā zarna, un principā viņš uz to brīdi nevar piedalīties klātesošās sēdēs, kā tikai attālināt videokonferencē. Šim video beigās esmu pievienojis arī ziņojumu no slimnīcas, kurš ir nonācis manā rīcībā. Tie ir informatīviem pasākumiem, lai tas atbilst patiesībai. Ir neliela drukas kļūda vai pārrakstīšanās kļūda pēdējā teikumā, bet varbūt tas ir tikai tāpēc, ka ir steigā rakstīts vai kāda cita iemesla dēļ, bet fakts ir un paliek fakts. Visdrīzākais rītā mēs varēsim uzzināt to, kā tas viss izskatīsies tālāk, un vai pats Aleksandrs piedalīsies attālināti vai kādā citā veidā. Tiesas sēdē mēs to nezinām. Kas būs interesanti uzzināt pašu faktu par to, vai pret Aleksandru Babenko kā apsūdzētu izturēsies cilvēcīgi un ar cieņu, jo viņš vēl nav nekāds notiesātais cilvēks, vai mūsu tomēr likuma pārstāvi būs brutāli uzstājīgi un gribēs pēc iespējas vairāk notiesāt, neskatoties uz to, ka cilvēkam ir bijusi tiešām šī smagā emocionālā pieredze, arī sāpīgā, nepietiek ar to, ka mēs ir iesēdināts cietumā jau 2 gadus vairāk sēž un uz apsūdzības soliņa, bet arī tas, kad bija pagarināti šie ieslodzījumi vēl uz 3 mēnešiem, un arī vēl tas, ka tagad vēl ir šī apendicīta problēma. Paskatīsimies, vai tiesa izrādīs kaut mazāko iejūtību un sapratni par cilvēku veselības stāvokli, vai turpinās brutāli, kā tas ir pieredzējies līdz šim, neievērot nevienas veselības stāvoklis šiem cilvēkiem, jo jāsaprot, ka šis grūtais veselības stāvoklis nav tikai Aleksandra Babenko, šis jau bija akūts, kad jau aizved uz slimnīcu. Arī Mihails Uļmans ir bijis slimnīcā. Un, ja godīgi, tad cietusī Dāce Bunkus, viņai arī nav vienkārši veselības stāvoklis, un to var redzēt, ka cilvēkam ir ļoti grūti ar veselību, bet viņa arī cilvēks cīnās un arī pati ar sevi un vēl nāk uz visām šīm tiesām, ka šis tiesu režīms praktiski arī pat priekš viņas, kā sievietes, ir diezgan nesaudzīgi, kas būtu loģiski, kad šādi tipi cilvēki principā atrodas miera stāvoklī, guļus vai pussēdas stāvoklī, kas būtu videokonferencē nodrošināms un piedalītos šajās tiesas sēdēs. Tas būtu katrā ziņā saudzīgi pret šiem cilvēkiem, bet paskatīsimies, kāda tad mums būs šī mūsu tiesas sistēma, vai viņa augs uz augšu caur kādām šādām svarīgām lietām vai neaugs. Vairāk par cilvēcisko faktoru, ne par likumīsko šoreiz. Bet arī ziņojumā jūs redzēsiet, ka tur ir rakstīts, ka viņam ir jāpiedalās videokonferencēs. Tas nozīmē, ka viņam ir jābūt principā miera stāvoklī kaut kādu vēl laiku. Jākustās ir, un lai būtu precīzāka informācija, pazvanīju sev zināmam mediķim un apvaicājos, cik ātrā laikā cilvēkam ir jāsāk staigāt pēc šāda veida operācijas, un man teica, ka labākais ir, protams, censties pēc iespējas ātrākā, jo pēc jebkuras operācijas kustība ir tomēr dzīvība, bet ir tomēr kaut kāds stacionārais laiks, kad cilvēkam tomēr ir jāatrod gultā. Tas nozīmē, ka Aleksandra Babenko tomēr vajadzētu pavadīt gultā vismaz kaut kādu nedēļu, un tad censties atbilstoši viņu vecuma stāvokli un vēl arī sāk kustēties un veikt kaut kādas kustības. Tā kā sekosim līdzi un pastīsimies par to, kas būs. Tātad beigās šim video ir arī ziņojums. Spied laiku un seko līdzi. Paldies!